Labdien visiem, kas mūs skatās! Radio Alise Plus sarunu studija turpina iepazīstināt mūsu skatītājus ar cilvēkiem, kuri gatavojas kopā ar saviem partijas biedriem, ar saviem sarakstiem uz šā gada pašvaldību vēlēšanām. Šodien mūsu viesi ir partijas Latvijas attīstībai pārstāvji, un tie ir politiķis, jurists, uzņēmējs un arī basketbola funkcionārs Edgars Jaunups. Labdiena! Labdien! Un arī uzņēmējs, arī politiķis un pašreiz strādājošs Daugavpils pilsētas domes deputāts Igors Aleksejevs. Labdien, Igor! Labdien! Un tā, šogad 7. jūnijā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Jūsu partija tajās plāno piedalīties? Par to lūdzu tuvāk. Protams. Jā, Latvijas attīstība ir iesākusi 21. gadā šo kursu, attīstības kursu. Mēs esam par šiem 4 gadiem izdarījuši ļoti daudz labu darbu, ļoti realizējam vairākas idejas, arī tādas idejas, kuras tika kritizētas un daudzi teikuši, ka tas nav iespējams. Mēs esam pierādījuši to, ka tas ir iespējams. Esam mācējuši strādāt tad, kad Latvijas attīstība bija ieņēmusi arī saimā vadošos amatus un tā skaitā arī ar ministru pārstāvjiem. Esam turpinājuši šo iesākto ceļu arī tad, kad 22. gadā neesam iekļuvuši saimā. Šobrīd ir iecerē nākamajiem 4 gadiem arī turpināt tos darbus, kas vērsti Daugavpils attīstībai, tāpēc mēs, protams, plānojam startēt šī gada pašvaldību vēlēšanā. Jā, un savukārt Edgars arī Rīgā veido sarakstu. Jā, es esmu partijas valdes loceklis. Es arī plānoju kandidēt pašvaldību vēlēšanās pēc ilgāka laika. Pēdējo reizi kandidēju 15 gadus atpakaļ, 2009. gadā. Toreiz tika ievēlēts Rīgas domē. Plānoju šogad, tā kā no tāda viedokļa es vairs pēc ilgāka laika būšu ne tikai tajā vēlēšanu organizēšanas procesā, bet arī kā kandidāts. Es tiešām uzskatu, ka šobrīd Latvijā ir situācija, kad politika pārdzīvo tādu milzu krīzi, ja mēs skatāmies tā kopumā. Ļoti maza un zema vēlētāju uzticība valdībai kopumā, ļoti daudzām arī pašvaldībām un tam līdzīgi. Un, manuprāt, veidojas tāda kā lai saka, tāda, es negribu teikt, revolucionāra situācija, tas būtu maigi izskoties pārspīlēts, bet tiešām tāds pārmaiņu laiks, un es galīgi neizslēdzu, ka virkne no tām partijām, kas šobrīd savukārt ieņem kaut kāds vadošs amats vienā otrā pašvaldībā vai valdībā, jau pēc pusotra gada, pēc šīm pašvaldību nākamām saimnes vēlēšanām, var saskarties ar tādu realitātes šoku. Jo, manuprāt, liels un nozīmīgs pārmaiņu posms priekšā. Tas, protams, mūs iedvesmo, kā tāda opozīcijas partija iedvesmo. Mums ir liels prieks, ka pēc, kā jau Igors minēja, pēc neveiksmīgas starta 2022. Gada vēlēšanās mēs vispār neesam zaudējuši mūsu partijas biedrus, redzamas politiķus, kuriem bija piedāvājumi no citām partijām, vai tas būtu Arts Pabriks, vai tas būtu Ivars Ieps, vai citi. Tieši pretēji, pie mums ir nākuši klāt un pievienojušies vadoši politiķi, populāri politiķi, kā piemēram bijusi izglītības ministra Anita Mužniece un vēl. Tā kā ir tāds labs noskaņojums pirms šīm vēlēšanām, un skaidrs, ka šodien mēs esam Daugavpilī. Daugavpils ļoti, ļoti svarīga vieta, otrā lielākā Latvijas pilsēta. Manuprāt, ja mēs runājam arī par Daugavpili kā par Latgales vienu no tādiem lielajiem balstiem, tad labs starts pašvaldību vēlēšanās Daugavpilī mums ir tāds, es teiktu, godu jautājums. Man pirms mirkļa jautāja, kāda es prognozēju rezultātu, tad es pilnīgi skaidri varu teikt, ka mēs strādāsim uz to, lai rezultāts mums šajās pašvaldību vēlēšanās Daugavpilī būtu vismaz 2 labāks kā iepriekšējās. Iepriekšējās mēs saņēmām 2 mandātus, tad šajās jāsņem 4. Tā kā Igoram un komandai priekšā pietiekami grūts, bet ļoti atbildīgs un interesants posms. Iepriekšējās vēlēšanās vēlot Daugavpils pašvaldību Latvijas attīstībai nostartēja kā viens saraksts kopā ar Latgales partiju. Un zinu, vai būtu bijušas tās 2 balsis, ja nebūtu Latgales partija. Kādi ir plāni šajās vēlēšanās? Jo Latgales partija jau savu laulības līgumu tā kā ir jau parādījusi visiem. Ja drīkst, es palauzīšos vēl vienreiz pie vārda, tad ļaušu vairāk runāt Igoram. Piekrīt jums, pagājušās vēlēšanās, es teiktu, mūsu starts
veiksmīgais starts, kopumā veiksmīgais starts. Mēs tikām ievēlēti, mums ir bijusi iespēja strādāt. Daugavpilī lielā mērā bija saistīts ar to, ka mēs bijām komanda ar Latgales partiju. Tad šoreiz es teiktu, ka situācija ir diametrāli pretēji. Komanda visa redzami, nozīmīgi, spēcīgi Daugavpils dažādu jomu līderi pulcējas tieši Latvijas attīstībai. Komandā, nodaļā, kā Latvijas attīstībai biedri, un tas, manuprāt, ir super priekšnoteikums, lai mēs jebkurā rezultātā, kāds būs vēlēšana, tātad sarakstu iesniegšanas dienā, vai mēs būsim tikai kā Latvijas attīstībai, vai mēs būsim kopā ar kādām citām partijām, mēs šī sarakstā būsim lielā mērā tas noteicošais, vai pareizāk sakot, tāds kristalizācijas centrs. Par to man nav ne mazāko šaubu. Un tā ir tā būtiskā izmaiņa 4 gadu laikā, un šeit tiešām milzīgs paldies Igoram un komandai, ka tādos apstākļos, kādi bija izveidojušies, īpaši pēc 22. gada, ne tikai nodaļa nav pajukusi, ne tikai mēs nepiedzīvojam kaut kādu krīzi, bet tieši pretēji. Šis laiks ir izmantots, lai komandu stiprinātu, palielinātu, un lai mēs šobrīd būtu, teiksim tā, kur mēs un kur Latgales partijas saraksts Daugavpilī. Latgales partija nopietna partija Latgales reģionā, bet es teiktu, ka Daugavpilī šobrīd Latvijas attīstībai komanda ir kaut kas daudz nopietnāks nekā Latgales partija spētu piedāvāt, ja viņi iet atsevišķi. Bet nekur nav teikts, ka mēs neiesim kopā cits starpā. Cits jautājums ir par Jānu Lāčplēs, kurš jau ir pieteicies pie Aināra Šlesera un ies kopā ar Šleserkungu, bet kur galu galā būs varbūt atsevišķi Latgales partijas pārstāvji, to vēl radīs laiks. Bet mūsu galvenā fokus, mēs gatavojamies, lai mēs varētu sliktākajā gadījumā, ja tā drīkst teikt, uzlikt paši superspējīgu, spēcīgu un konkurētspējīgu sarakstu, pat ja tā būs tikai partija Latvijas attīstībai. Šobrīd galvenais indikators ir cilvēki, tie, kuri ir gatavi ziedot savu laiku, savu enerģiju, savu pieredzi, tīri Daugavpils attīstībai, tie, kuri ir gatavi strādāt nākamajos 4 gadus tiešām pilsētas un tās iedzīvotāju labā, un šobrīd ir lielākais uzsvars tiek likts uz cilvēkiem, uz personāliem, un pēc tam mēs skatīsimies, vai tas ir vairāku partiju karogi, vai tas ir viss zem viena Latvijas attīstības jumta. Droši vien, ja mēs tā abstragējamies no visa, tas ir sekundāri, šobrīd ir galvenais tie cilvēki, kas veido to politiku un to politisko nākotni. Bet, kungi, kā ir tādos gadījumos, kad tiek veidotas šīs apvienoties saraksti, kopīgie saraksti partijām? Kā jūs prāt, ja partijas iet uz vēlēšanām ar kopīgu sarakstu, viņiem jāievēro tā programma un vienošanās visam 4 gadu periodam strādājot pašvaldībā, vai arī tomēr katrs deputāts var saglabāt kaut kādu zinām autonomiju? Igoram, kā reāli strādājošam būtu, laikam, manuprāt, ir visam īsi no tāda vispārējā principa ir svarīgi saglabāt, jo tomēr ejot uz vēlēšanām kaut ko deputātu kandidātu sola vēlētājiem. Un tas solījums parasti ir, mēs cīnīsimies par šīs programmas, ko mēs jums liekam priekšā, iespēja realizēt. Un tas ir, manuprāt, tāds pamats. Dzīvē mēdz būt dažādi, un Latvijas politiskajā pieredzē ir visdažādākie gadījumi. Bieži vien cilvēki, kas ir gājuši no vienas saraksta uz nākamajās vēlēšanās, ir gandrīz lielākie ienaidnieki. Arī tā mēdz būt, un jau ir nodibinājuši 2 citas partijas. Parlamentā tā ir bijis un tam līdzīgi. Paldies Dievam, ka mums tāda pieredze nav. Ar to pašu Jānu Lāčplēs, ar ko pagājušais mēs startējām vienā sarakstā, mums ir pietiekami konstruktīva sadarbība šobrīd. Jā, mēs būsim dažādos sarakstos, par to šaubu nav nekāda, bet mums ir pietiekami konstruktīva sadarbība, bet, manuprāt, ir diezgan svarīgi, ja kaut kas ir solīts, to darīt un vēlreiz darīt. Un solījums pildīt programmu ir saistoši visus 4 gadus, un tas tāds mans personiskais pārliecības jautājums. Viennozīmīgi ir jāpilda solījumi jebkurā laikā. Vai tie ir politiskie solījumi, ko tu esi devis 4 gadu laikā, vai tas ir vienkārši draudzības solījums, vai jebkurš cits īpaši, ja tas ir solījums, kur tev ir liela cilvēku uzticība, kuri tev ir uzticējušies, tad tev tie solījumi, protams, ka ir jāpilda. Cits veids, ka varbūt tās nevienmēr objektīvu iemeslu dēļ viss ir iespējams, bet tad ir arī jāskaidro. Bet šobrīd man ir liels prieks, ka mēs esot opozīcijā, varam arī izpildīt ļoti lielu daļu no saviem solījumiem, lielāko daļu no tā, ko mēs esam solījuši, būdami kopā ar Latgales partijas sarakstu.
Jā. Edgars pieminēja Jāni Lāčplēsi, un Jānis Lāčplēsis šobrīd aktīvi, cītīgi strādā opozīcijā, tur šaubu nav nekādu, bet jūs, Igor, kā jūs raksturotu Latvijas attīstībai vietu pašlaik Daugavpils domē? Nu, viennozīmīgi mēs esam opozīcijā, tas ir vairāk nekā skaidrs, bet ir dažādi veidi, un katra cilvēka izvēle, kādā veidā opozīcijā pavadīt laiku. Pirmais variants, tu vari vārdā vistiešākā nozīmē atrasties vai sēdēt opozīcijā un kritizēt absolūti visu un būt neapmierinātam ar visu. Tā ir viena izvēle. Otra izvēle ir būt opozīcijā, bet tomēr piedāvāt savu darbu, resursu strādāt un ar savu darba rezultātu arī panākt kaut kādas lietas pilsētas labā. Tad jau jautājums ir tāds, ja tu esi izvēlējies kļūt par domas deputātu, tu ej būt pozīcijā vai opozīcijā vai koalīcijā, vai tu ej strādāt. Nu, principā, tad, kad Latvijas attīstība ir definējusi savu vēlmi būt Daugavpils pašvaldībā ieņemot deputāta amatus, tad mēs esam definējuši, ka mēs gribam strādāt. Šobrīd mēs to pierādām ar darbiem. Ir ļoti liels darba saraksts, ko mēs esam izdarījuši, ko es esmu jau arī iepriekš minējis, un ir ļoti liels arī to iesākto darbu, ko mēs arī pabeigsim noteikti gan šajā atlikušajā posmā, gan es arī ceru, ka arī nākamais 4 gados tikai pavairosim. Tāpēc mūsu darbs ir opozīcijā, mēs jebkurā gadījumā nepiekrītam visiem lēmumiem, mēs piekrītam tikai tiem lēmumiem, kuri ir mūsu ideoloģijas, mūsu filosofijas, mūsu vērtību cienīgi, tie, kuri mūsu komandai ir doti mūsu vēlētājiem, un pirmām kārtām mums ir atbilde priekšā, mēs esam savam vēlētājiem. Tāpēc to mēs arī intensīvi darām. Jā. Kas tad būs jūsu komandā šogad, Igor? Mēs esam vienīgais politiskais spēks, kas šos 4 gadus komandu nav veidojis, jo mūsu komanda ir saglabājusies sākot no 21. gada. Mēs esam vienīgie, kuri tikai izvēlās papildināt savu komandu ar ļoti spēcīgiem dažādu līmeņu vadītājiem, ar ļoti pieredzējušiem pilsētas iedzīvotājiem, ar aktīviem pilsētas iedzīvotājiem, kas varbūt tās nav publiski pamanāmi, bet ir ļoti aktīvi savās konkrētajās nozarās. Tie cilvēki, kuri ir gatavi veidot vārda vistiešākajā nozīmē pilsētas attīstību un nerunājot tikai par kaut kādu konkrētu vienu šauro jomu, bet sākot no visām sociālām jomām, ekonomikas jomām, infrastruktūras un protams, ka tās nedalāmās Daugavpils no visas Latvijas. Tā kā šobrīd mēs komandu tikai vairojam, kad pie mums nāk mūsu cilvēki, kuriem ir tikpat svarīga Daugavpils attīstība, kā arī Latvijas attīstība kopumā. Uzvārdus varat nosaukt? Vismaz tos, kas skaidri zināmi. Uzvārdi ir zināmi, vairāki no viņiem deputāti jau ir bijuši tad, kad mēs tagad tie 40-gadīgie politiķi, tādi, kur es esmu arī jau bijuši pie pilsētas vadības, tie, kuri ir kopā ar mums startējuši arī iepriekšējās vēlēšanās, tā kā viņi visi ir zināmi, droši vien, man ir jānosauc praktiski viss saraksts, kurš vēl līdz galam top, un to mēs arī atstāsim tad, kad mēs iesniegsim sarakstu, bet es domāju, nevienam nav noslēpums arī tie, kas arī šobrīd mūs klausās un skatās, kuri tie uzvārdi ir. Igors Leksejevs viens no tiem. Skaidrs, bet vai nav tā, ka daudz no šiem cilvēkiem, kas varētu būt sarakstā, vai daži jau šodien strādā pilsētas pašvaldībā un tās struktūrās, un vai tas būtībā nenozīmē, teiksim, ka Latvijas attīstībai uz šīm vēlēšanām dosies kā tāda satelīta partija Andreja Elksniņa partijai Sarau Latgali? Ja drīkst, pavisam īsti. Mums ir jāsaprot, ka cilvēks kā profesionāls ir vērtība daudz lielākās pilsētās nekā Daugavpils. Bieži vien spēcīgs vadītājs pie viņa turās, vai tā būtu pašvaldība, vai tas būtu kāds uzņēmums, vai tam līdzīgi, kā tiešām pie cilvēka, kurš ir izšķiroši svarīgs, lai konkrētajā jomā kaut kas notiktu. Jā, tādi cilvēki ir mūsu sarakstā, un es teiktu otrādi. Viņi savā ziņā, ejot uz šīm vēlēšanām, priekšvēlēšana laiks tāds nezināmais lauks. Tur var sanākt asi konflikti, īpaši, kā jūs pareizi minējāt, kad mēs ejam kā alternatīva esošai varai. Tā izskaitā kritizējot esošo varu. Viņi drīzāk šie cilvēki riskē
Un es personiski to ļoti cienu, ka viņi nevis baidās, sakot, jā, es par jums nobalsošu, jūs ejiet, bet, kandidēt es nevaru, tāpēc, kā redziet man darbu. Nē, viņi nebaidās, viņi iet, viņi noliek, kā sacīt, sevi pietiekami aizskaramā vietā, un tas man tieši pretēji liecina par to, ka tur ir īsta drosme. Mēs neslēpjamies, mēs skaidri parādam, šie ir tie cilvēki, arī vēlētājiem, jūs varat viņus vērtēt, jūs viņus zinat, jā, viņu vērtības, viņu mugurkaulu un tam līdzīgi. Un tā. Otrkārt, kas liecina par to, ka mēs nebūsim nekāds ērts saraksts Andrejam Elksniņam, ir tas, ka mūsu darbību var 4 gadu laikā vērtēt. Bija jautājumi, kuros mēs, Igora pārstāvēti, nobalsojām līdzīgi kā Daugavpils domas vairākums. Jā, tāpēc, ka mēs uzstījām, jautājums sagatavots labi, tas ir Daugavpils iedzīvotāji interesēs, taiskaitā mūsu vēlētāji interesēs. Bija jautājumi, kur mēs bijām vēl asāki opozicionāri nekā Jānis Lačplēs. Un balsojām pret. Ja? Un vēlētājs, taiskaitā Daugavpils vēlētājs, zina, ka Latvijas attīstībai nav nekāds melnais zirdziņš. Tā ir partija, kura 4 gadus ir strādājusi Daugavpils domai. Balsojumu no balsojuma var izsekot līdzi. Cilvēki, kas būs mūsu sarakstā, tās personības. Jā. Piemēram, Inguna Kokina. Kā piemērs. Kāds Elksniņa spoilers var būt Inguna Kokina. Katrs cilvēks, kurš dzīvo Daugavpilī, zina, ka tas ir viens profesionāls punkts numur 1, ar stāju, ar mugurkaulu, jā, kurš pateiks katram acīs. Un, vai tas būtu Daugavpils mērs vai iedzīvotājs, pateiks acīs to, ko tiešām domā, jā, tas, kas ir pareizi, kam viņi tiešām tic, un mūsu saraksts sastāvēs tieši no šādiem profesionāļiem. Jā. Man pašam personīgi ļoti vienmēr liekas dīvaini runāt par partiju solījumiem un par to, kā viņi tiek pildīti vai netiek pildīti. Bet, jebkurā gadījumā, tas, ar ko nāk saraksti, ja uz pašvaldību vēlēšanām, tas ir diezgan konkrēti kaut kādi vaļi, uz ko balstās šis te piedāvājums vēlētājiem. Kas ir jūsu sarakstām prioritāšu, teiksim, galvgalī un ar kādām idejām jūs iesiet šogad pie vēlētājiem? Protams, detalizētāk ar solījumiem un tām prioritātēm mēs iepazīstināsim atsevišķi. Šobrīd, ja mēs gribam ieskicēt, tā pavisam īsi, gribētu minēt tikai droši vien tās super pamatlietas, kas mums ir raksturīgi un Latvijas attīstībai kopumā gan visā valstī, gan arī Daugavpilī. Tas ir vietējo daudz kultūru, valstiskuma stiprināšana arī Latvijas mērogā, to, ka Daugavpils un Latgale ir absolūti nedalāma Latvijas sastāvdaļa. Noteikti liels uzsvars, ko mēs liksim un esam jau uzsākuši arī programmas, kā reemigrācijas programmas, un reemigrācijas mēs nedomājam tikai iedzīvotāju atgriešanu no citām valstīm, bet arī ar emigrāciju kā tādu arī no galvaspilsētas. Arī manā piemērā tas ir ļoti skaidri manāms, lielu uzsvaru liksim, ko vairāk kārt mēs arī esam darījuši un strādājuši uz darba devējiem, uz darba vietu radīšanu. Noteikti stiprināsim arī profesionālās mācību iestādes tehnikumus, kas ir tiešā sasaiste, lai mazinātu iedzīvotāju aizplūšanu no mūsu pilsētas, kad bērni pēc 9. klases izvēlās apgūt profesionālo izglītību, tādējādi garantējot savu darba vietu šeit, tāpat tās Daugavpilī labi apmaksātu darba vietu, un mūsu vietējie uzņēmēji uzreiz var atlasīt savu darbiniekus, tādējādi mēs varam nodrošināt arī mazāko aizteci to cilvēku. Protams, ka tas ir komunālais pakalpojumi, tā efektivitāte komunālo pakalpojumu, sākot no vienotā rēķina saņemšanas sistēmas, beidzot arī ar elementārām lietām, lai katram pilsētas iedzīvotājiem mājās būtu silti, lai kapņu telpā viņam degtu lampiņa un lai viņš arī dzīvotu energoefektīvā mājā un mazāk par to maksātu arī komunālos maksājumus. Ļoti liela nozīme mums ir ceļu infrastruktūra, lai mums ir grunts ceļu ir krietni mazāk, lai mums ir izremontēti ceļi, lai mums kopā ar sniegu nepazūd ziemā arī asfalts. Un lai mums arī tiek būvēti arī tie lielie projekti, kas ir pārvadu projekti un tilta remonti, tāpat tās arī ceļa šoseja A6, ko mēs esam Daugavpils Nīcgali jau tagad esam panākuši to darbu. Un droši vien, ka vienu no pēdējiem gribētos minēt arī sabiedrības lielākai iesaistīšanās
Daugavpils pilsētas domas attīstība, lai ne tikai tie 15 deputāti lem, ko darīt ar budžetu, bet arī sabiedrība to var darīt. No 25. gada izmantojot līdzdalības budžetu, katram iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt savu ideju izskatīšanai, un pēc tam ar iedzīvotāju balsošanu tiks noteikts, pieņemsim, kaut kādā vienā vietā, kur iedzīvotāji grib iekārtot savu nelielu skvēru ar soliņiem un labiekārtot vidi, tad viņi var iesniegt projektu. Ar balsu vairākumiem iedzīvotāji nobalsos, tad Daugavpils domē būs obligāts pienākums to realizēt. Tas ir tas mūsu pamatlietas, ko mēs gribam darīt nākamajos 4 gados Daugavpils domē. Cik lielā mērā pašvaldību vēlēšanas, kungi, pēc jūsu domām var ietekmēt un ietekmē arī visas valsts dzīvi kopumā un Latvijas politiku kopumā? Es uzskatu, ka šīs pašvaldību vēlēšanas ļoti ietekmēs. Kāpēc? Tāpēc, ka valdība pārdzīvo fundamentālu tādu, ja tā drīkst teikt, uzticības krīzi. Un šīs ir tuvākās vēlēšanas, pašvaldību vēlēšanas, kurās tiks ievēlēts deputātu sastāvs dažādu lielumu pašvaldībās, kuriem būs jauns svaigs mandāts, ja tā drīkst teikt. Tā skaitā attiecībā uz politiku kā tādu, īpaši mēs esam pa lielām pilsētām, cits starpā Daugavpils arī ir pilsēta pēc savu izmēru un nozīmes Latvijas pašvaldību saimē, kurai, ja vēlas, lai Daugavpils vārds tiek sadzirdēts, ir viss iespējas. Ja? Tas drīzāk ir ambīcijas jautājums Daugavpils domas vadībai. Bet es uzskatu, ka ļoti šīs pašvaldību vēlēšanas ietekmēs nacionālo politiku. Vēl vairāk es uzskatu, ka ja vienotība kā valdošā partija dabūs pērienu šajās pašvaldību vēlēšanās, īpaši tas attiecās varbūt vairāk uz Rīgu, jo Rīgas vienkārši tas nacionālo vēlēšanu tāds aspekts ir izteiktāks nekā citās pašvaldībās, rezultātu ziņā, es domāju, nekā citās pašvaldībās Latvijā. Es uzskatu, ka tas pat var būt iemesls valdības sabrukumam, jo vienotība vienkārši kā valdošā partija sapratīs, ka principā tas būtu tagad jau jāsaprot, ka tālāk tā vairs nevar, kā šobrīd tiek valdība un valsts vadīta, bet tad viņi to sapratīs pavisam noteikti. Tā kā es uzskatu, ka ļoti liela ietekme būs šīm pašvaldību vēlēšanām, ja mēs runājam par ietekmu uz nacionālo varu kā tādu un uz valdības stabilitāti. Tas noskaņojums kopējais no jūsu puses man apmēram ir skaidrs, un kā saka, vieni tam var piekrist, citi var nepiekrist, ja, bet ja mēs runājam par pašreizējās Latvijas valdības un valdošās koalīcijas vērtējumu, tad droši vien ir gan ēnas puses tajā visā pasākumā, bet ir arī kaut kas labs. Varbūt varētu nosaukt konkrētas lietas, kas jūsuprāt dienas kārtībā ir tāds ļoti, ļoti jūtams. Es jau minēju, es esmu ļoti kritisks. Tiešām, es esmu politikā 23 gadus. Es esmu bijis ievēlēts Saeimas deputāts, Rīgas domas deputāts, organizējis vēlēšanas, es esmu bijis opozīcijā, pozīcijā, mēs esam uzvarējuši vēlēšanās un mēs esam neiekļuvuši parlamentā. Man ir tiešām ļoti plašā pieredze. Es atvainojos. Tādu absurdu, kā tas, kas šobrīd notiek valdības griezumā, man nav izdevies piedzīvot. Kā tiek būvēts par simtiem miljonu, 2 miljardu apjomā atzars no centrālās stacijas Rīgā uz lidostu, kur visi zina, ka viņš netiks uzbūvēts, bet Pāls vēl šodien no rīta brauc uz Daugavpilu, 9 no rīta tiek betonēts. Tas ir, kaut kāda Alises brīnumzeme, tur aizspogulī, tā nenotiek nekur. Tikai Latvijā. Tā kā es domāju, ka ar tām saules pusēm, Saukāna kungs, ir švaki šai valdībai, godīgi. Ja? Protams, ka opozīcionāriem tā ir jārunā, kā es runāju, bet es neredzu nevienu gaišu momentu. Bišķiņi iepriecina, protams, viss cits joms, kuras nav saistīts ar politiku. Piemēram, filmas Traume, vakardien RFS futbolisti, uzvarot Ajax un tam līdzīgi. Bet valdība mani reāli šokē. Pieminēju jau par to futbolu. Šodien no rīta braucu Daugavpilu un lasu premjerministra pēc vakardienas notikumiem pie Brīvības pieminekļa, tātad nelielas nekārtības, problēma. Nevis norganizē preses konferenci, kur sēdētu viņi, iekšlietu ministrs un valsts policijas priekšnieks un teiktu, mīļie iedzīvotāji, mēs atvainojamies. Kā sacīt, nepietiekams darbs bija, nedaudz, tā kā nenoprognozējām pareizi. Atvainojamies, nākamreiz nekas tāds nebūs, esam sev pierādījuši, ka spējam nodrošināt kārtību pat tādos nopietnos pasākumos, kā NATO samits Rīgā. Tā vietā premjerministrs pasaka, vakar viss bija kārtībā, bet ir risinājums.
Nākamreiz, kad futbola fani būs Latvijā, viņi pie brīvības pieminekļa pieiet nevarēs, jo mēs brīvības pieminekli slēgsim. Nav spēja atzīt savu kļūdu, nav spēja paskatīties reāli uz problēmu, ir spēja labākajā gadījumā kaut ko aizliegt, sliktā gadījumā ignorēt un vienkārši doties uz priekšu kaut kur, nezinu kur. Kungi, par pasaules politiku, kam neapšaubām ir arī kaut kāda ietekme uz to, kas notiek Latvijā un pašvaldībās tajā skaitā. 20. janvārs, Amerikas Savienoto Valstu 47. prezidents Donalds Trumps, inaugurācija. Kas mainīsies pasaulē, kas mainīsies Latvijā, kas mainīsies Daugavpilī? No šī faktora viedokļa raugoties. Es domāju, ka kopumā būs tāds trumpisma vilnis. Ar to mēs saprotam tādu pieeju politikai, kādu no sevis izstaro Donalds Trumps. Un šis vilnis, ja tā drīkst teikt, velsies vai nāks pāri Eiropai, visai pasaulē īstenībā, tā skaitā Latvijai. Un trumpisma šo karogu paķers vairākas partijas. Šobrīd Einārs Šlesers ir galvenais trumpists, kas ir pieteicies un to karogu jau pacēls. Bet būs vēl. Būs vēl, kur šo karogu cels un ies uz vēlēšanām un ar šīm jaunajām vērtībām vai šo jauno pieeju mēģinās vēlēti uzcību iekarot. To es prognozēju 10 gadi, vismaz tāds 2 vēlēšana cikls, 4 un 4, kurš šis ļoti dominēs. Pašvaldību vēlēšanās tas būs, manuprāt, nedaudz mazāk izteikti šī gada jūnijā, bet jau mēs jutīsim. Īpaši vēlēšanās Rīgā, jo Rīgā tas izmērs vienkārši ir tāds, kurš vairāk tā kā nosignalizē tādu nacionālo vēlēšanu līdzību. Bet visizteiktāk par to mēs pārliecināsimies, manuprāt, nākamgad Saeimas vēlēšanās. Jo pagājušā gada Eiroparlamenta vēlēšanās vēl to mēs nejūtām. Visi prognozēja, ka būs Šleseram tur baigais rezultāts, bet rezultāts ir pilnīgi pretējs. Ja? Ka tā teikt, nedaudz vispār tikai ar nelielu pārsvaru Šleserkungs Šleserkunga sarakstu pārstāvs Vils Kristupāns pārvarēja tikai 5% barjeru. Bet man liekas, ka kopš tā mirkļa daudz kas ir mainījies, nestoties to, ka tikai 7-8 mēneši pagājuši, un šajās pašvaldību vēlēšanās jau šis trumpisma vilnis būs sasniedzis Latviju daudz izteiktāk. Un pēdējais atbildot jūsu jautājumu, kas mainīsies. Es domāju, ka izteiktāka būs, un tā ir labā ziņa savukārt, izteiktāka būs cīņa ar birokrātismu. Ja? Ar to, ka šīs bezjēdzīgās laiku, enerģiju un resursu noēdošās procedūras vienkārši lielā mērā tiks noslaucītas no galda. Un tas, manuprāt, ļoti pozitīvi. Tas varētu mainīties. Arī tas ārprāts, ar ko pašvaldībām ir jāsaskars, kad tur kāds Eiropas fonds jāapgūst. Tas ir nenormāli. Beigās tur vajag pastīties vispār uz to savu atlikumu. Iespējams, tur pusi no naudas noēd kaut kādā ārprātīgā uzraudzības procedūrā, un tikai viena puse aiziet, kā sacīt, tur betonā vai cilvēkos, atkarībā no tā, kāds fonds, un tam līdzīgi. Tas, manuprāt, ir absurds. Jā. Tā kā tur es savukārt redzu pozitīvo. Jā. Trumps tādā ziņā, un šis trumpisms tādā ziņā atgriezīs varbūt to politiku tādā realitātē, kā, pateicu un cenšos izdarīt ātri uzrādīt rezultātu. Nevis noslīgt procedūrās un vainot visus iespējamos, kas pie tā ir vainīgi, kāpēc man nekas neizdevās. Jebkurā gadījumā Trumps ir no tiem prezidentiem, kas tiešām ļoti ātri sāk darboties, kas ir ļoti raksturīgi arī lielam uzņēmējam, miljardieram, kad uzreiz iet rīcības, un, protams, ka vēl pirms inaugurācijas jau bija publiskots arī saraksts ar pirmiem Trumpa rīkojumiem, un, protams, ka arī mēs ļoti ceram, ka tie pirmie Trumpa rīkojumi visi būs to seku pamats, lai arī izbeigtu arī karu Ukraina, protams, un lai arī to vērstu arī uz mieru, un lai tas tiešām arī vistiešākā veidā skar arī pirmām kārtām Ukrainu, otram kārtām, protams, ka Latvijas iedzīvotājs kā tādus. Jā, jo tad mēs varēsim dzīvot mazliet mierīgāk, mazliet uzelpot un beidzot sākt domāt paši par sevi, nevis lāpīt visas pasaules caurumus. Pie šīs optimistiskās nots, kungi, es gribētu jums teikt lielu paldies, ka bijāt Alise Plus sarunu studijā. Atgādināšu, ka partijas Latvijas attīstībai pārstāvi šodien mums bija ciemos, un tie ir politiķis, jurists, uzņēmējs un basketbola funkcionārs vienā personā Edgars Jaunups. Paldies, Edgar! Un arī uzņēmējs un politiķis un pašlaik strādājošs Daugavpils pilsētas domes deputāts Igors Aleksejevs. Igor, paldies! Paldies jums!